Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matīs Jākobsons, esmu ģitārists un ģitārsspēles pasniedzējs. Šajā video es tev pastāstīšu par 13 vieglām dziesmām priekš iesācējiem. Līdz ar to, ja tu vēlies iemācīties nospēlēt 13 vieglas dziesmas, tad šis video ir domāts tieši tev. Viena no pirmajām lietām, kas iesācējiem varētu būt aktuāla, ir sākt spēlēt līdz savām mīļākajām dziesmām. Nereti sākot spēlēt ģitāru, tu varbūt jau esi secinājis, ka ne visām dziesmām tu uzreiz vari sākt spēlēt līdzi. Ir dziesmas, kuras ir grūtākas, un līdz ar to varbūt laba lieta, ar ko tu varētu sākt, ir ļoti vienkāršas dziesmas. Un es esmu izveidojis playlistu, kurš ir atrodams manā YouTube kanālā, kas saucās Easy Songs Level 1. Un dziesmas, kas ir šajā playlistā, ir ļoti viegli nospēlējamas, tādēļ, ka tās izmanto ļoti primitīvas akordu secības, kuras atkārtojas un paliek nemainīgas visas dziesmas garumā, varbūt ar ļoti minimāliem izņēmumiem. Un šajā video es tev iepazīstināšu ar šo dziesmu akordiem, parādīšu, kā viņus var nospēlēt, lai tu jau uzreiz vari sākt ķerties klāt un apgūt mūziku. Runājot par to, kā tu varētu šīs dziesmas ritmizēt, ja par labo roku spēlēt, ir tā, ka ir dažādi šie līmeņi, un par to vieglāk ir runāt nodarbībās klātienē, bet es iedošu arī vispārējas vadlīnijas, pie kurām tu vari pieturēties. Pirms mēs ķeramies pie šīs nodarbības praktiskās daļas, pāris rekomendācijas, kuras tu varētu ņemt vērā, ir noskaties manu YouTube video, kur es runāju par 8 viegliem akordiem iesācējiem, kā arī, ja tu vēlies dziļāk izprast, ko vispār nozīmē mācēt dziesmu, tad apskaties man video, kurš saucās Ko nozīmē mācēt dziesmu. Ņem vērā, ka laikam ejot uz priekšu, kādas no šīm dziesmām playlistā var tikt izņemtas ārā, vai tādēļ, ka es viņas izņemu, vai arī varbūt viņas vairs nav pieejamas YouTube. Līdz ar to, ja tu šo video skaties krietni laiku vēlāk pēc tā publicēšanas, nebīnies, ja kāda no dziesmām nesakrīt ar šo sarakstu. Un ņemot vērā autortiesību jautājumu, es šīs dziesmas šajā video neatskaņošu, oriģinālās versijas, bet demonstrēšu vienkārši akordu secības. Pārliecinies, ka tev ģitāra ir noskaņota, sagatavo pierakstu klāt, ja vajag atgriezies pie šī video atkārtot un ķeramies pie lietas. Sākumā aplūkosim šo 13 dziesmu akordus, tīri vizuāli, un tavs pirmais uzdevums varētu būt pierakstu kladē vienkārši šo visu norakstīt. Ja tev vajag nopauzēt tagad šo video, bet es jau dodos tālāk, un mazliet pieiet tuvāk, tad mēs redzam, ka tas, ko es iepriekš minēju, ka tās ir ļoti vienkāršas dziesmas. Ja mēs skatāmies uz pirmo dziesmu, mēs redzam, ka te ir tikai 3 akordi, kur atkārtojas. Otrajā dziesmā ir 4 akordi. Un tā virspusē aplūkojot arī pārējās dziesmas, mēs redzam, ka nekas grūts tad nav. Tās lietas, kuras varbūt tu nezini, ka pieņemsim, redzi, te ir Si minors pirmajā dziesmā, tad ir La mažors, B, M, A un tad ir Mi mažors, un tad nākamajā taktī ir tukšums. Un tāda maza piebilde, kur varbūt tu nezināji, ka, ja tu redzi šādas situācijas, tad tas nozīmē to, ka šajā te otrajā taktī ir jāspēlē tas pats, kas iepriekšējā taktī. Informāciju mēs nedublējam, mēs atstājam tukšu takti. Ja gadījumā tajā taktī nebūtu jāspēlē, tad tur būtu norādīta pauze. Un tad tagad aplūkosim šo 13 dziesmu akordu secības. Es iešu cauri diezgan ātrā tempā, līdz ar to, ja tev nepieciešams šo video skaties atkārtot, veic pierakstus un esi pacietīgs, jo, lai apgūtu dziesmu tā kārtīgi līdz galam, tā lieta, ko varbūt tu nedzirdēsi tik bieži skatoties kaut kādu citu YouTube video, bet es tev atklāšu tādu mazu noslēpumu, tas aizņem ļoti, ļoti daudz laika un atkārtojumu skaitu. Tāpēc tiešām apbruņojies ar pacietību, un, ja tev nepieciešams ilgāk paliec pie vienas dziesmas, nekā uzreiz ķeries klāt visām 13, un tad var atgriezties atkārtot pie šī video, kamēr tiec šo visu galā. Pirmā dziesma sastāv no 3 akordiem. Mums sākumā ir Si minors, B, M, La mažors, jeb A, un Mi mažors, jeb E. Lai nospēlētu Si minoru, sākumā rādītāja pirkstu novieto 2. ladā pāri 5 stīgām. 6. stīgu mēs nespiežam, bet ar pirkstu galu tur pieskarties šai stīgai, lai viņu bloķētu. Pēc tam vidējo pirkstu novieto uz 2. stīgas 3. ladā, un atlikušos 2 pirkstus novieto 4. ladās uz 4. un 3. stīgas.
Šis ir BM, jeb C minora akords. Lai nospēlētu La mažoru, novieto visas 3 pirkstus 2. ladās, 4. stīgas, 3. stīgas un 2. stīgas. Šeit ar īkšķi var bloķēt 6. stīgu, tādējādi spēlējot ar labo roku, tev nav jāuztraucās, vai viņai pieskaries vai nē. Labs veids, kā pārbaudīt, vai akords skan, ir pārliecināties nospēlēt katru stīgu individuāli. Ja es uzlieku, piemēram, šo A, jeb La mažoru akordu, tad mediātors izbrauc cauri katrai stīgai un pārliecinos, vai katra no notīm skan kvalitatīvi. Ja gadījumā tas tā nav, tad tev ir jāsaprot, kāpēc tas tā ir. Nereti tas varētu būt tāpēc, ka tu neesi nospiedis ar pašiem pirkstu galiem, vai varbūt esi uzspiedis pašai ledai virsū, vai varbūt pārāk tālu uz kreiso pusi. Daudz dažādu faktoru. Par to šajā nodarbībā es nerunāšu. Ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli, tas, ko tu vari darīt, ir uzrakstīt man sociālajos tīklos, bet dodamies tālāk. 3. akords ir Mi mažors, jeb E. Un, lai viņu nospēlētu, sākumā nospēlēt rādītāju pirkstu uz 3. stīgas 1. ladā, pēc tam nospēlēt vidējo pirkstu uz 5. stīgas 2. ladā un nākamo pirkstu nospied uz 4. stīgas 2. ladā un spēlē visas 6 stīgas ar labo roku. Šajā gadījumā, lai spēlētu, es izmantoju mediātoru, bet ja tā nav mediātors, tur arī vienkārši, piemēram, ar īkšķi izbraukt cauri visām stīgām. Un arī šeit pārliecinies, ka visas stīgas skan kvalitatīvi. Ir ļoti svarīgi, ka jau pašā ģitāru spēles sākumā tu tiecies uz augstu kvalitāti un pārliecinies, ka tas, ko tu apgūsti, skan muzikāli un labi. Lai nav tā, ka tu it kā esi uzlicis pirkstus un piespiedis, bet te, ka tu spēlēji kaut kādas dīvainas pieskaņas vai kaut kādi citi faktori, kas neļauj akordam kvalitatīvi izskanēt. Tie bija 3 akordi pirmajā dziesmā – BM, A un E. Un tas, ko tu vari darīt pilnīgi visām dziesmām, tā skatā arī šai dziesmai, ir nevis spēlēt ar kaut kādiem komplicētiem ritmiem, bet sākumā apgūt vienkārši ceturtajai kustību spēlēšanu ar lejupējošām kustībām labajai rokai. Piemēram, pirmo dziesmu sākumā varētu apgūt spēlējot 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ļoti būtiski lieta sākumā, kam tu vēlēsi pievērst uzmanību jau pēc iespējas ātrāk, ir pārliecināties, ka tu spēlē bez pārtraukumiem. Nereti iesācēji dara tā, ka viņi nospēlē vienu takti. Tad viņi nolēma atpūsties, lai sagatavotu nākamo akordu. Un tad viņi nospēlē nākamo akordu. Tad viņi atkal paņem pauzīt, kamēr sagatavo 3. akordu. Tādējādi jau no paša sākuma veidojot ieradumu apstāties. Es tev iesaku no šīm lamatām izvairīties jau pašā sākumā, un tas, ko tu vari darīt, ir vai spēlēt daudz lēnākā tempā, piemēram. Tur ir vēl viena takts, tad vēl 4 reizes. Un tad tas sākt uzreiz no jauna. Vai arī otra lieta, ko tu vari darīt, un tas vairāk ir tāds kā palīga ritmīšu variants, bet tu pie viņu vari pieturēties, ir tāds, ka tā vietā, lai apstātos, nospēlē kaut vai pirmo notu no nākamā akordu. Ja tu spēlē C minoru, un tu zini, ka nepaspēs uzlikt visu La akordu, tad tu nospēlē vienkārši zemāko notu. Un mīti nevar sagatavot, ok, nospēlēs uz zemāko notu. Bet tu jau pieradini sev pie ieraduma neapstāties, bet mūzika visu laiku iet uz priekšu. Ja? Ļoti būtisks moments. Un pēc tam jau pamazām, varbūt nākamajā reizē tev var pamēģināt pielikt nākamo stīgu klāt un nākamo. Un tādējādi tu jau no paša sākuma veido ļoti svarīgu ieradumu, kas ir neapstāšanās. Otrā dziesma. Mums ir 4 akordi. Mums ir Re mažors, La mažors, Si minors un Sol mažors. Šī dziesma sākās ar Re mažoru, kurš ir ievadā, un šī akordu secība sākās nedaudz vēlāk, tāpēc izmanto savu dzirdi, lai saprastu, ka tas notiek. Kā arī vēlāk dziesmā tu dzirdēsi līdzīgu situāciju, kur Re akords stāv uz vietas. Ļoti svarīgi apgūstot šīs dziesmas ir tas, ka tu viņus esi klausījies daudzas reizes, un tā jau ir izveidots muzikālais priekšstats par to, kā viņam būtu jāskan. Kā
nospēlēt re mažoru. Mēs sākam ar to, ka mēs nobloķējam divas biezākās stīgas ar īkšķi, tā kā roka šeit iekarā. Tas nav obligāti, bet tāda tehnika eksistē. Pēc tam rādītāju pirkstu nospied uz trešās stīgas otrajā ladā, tad vidējo pirkstu uz pirmās stīgas otrajā ladā un visbeidzot pievienot trešo pirkstu trešajā ladā uz otrās stīgas. Un ar labo roku tu var spēlēt 4 stīgas. Bet tā kā tu esi nobloķējis divas biezākās ar īkšķi, tad tu vari braukt cauri visām stīgām un neuztraukties, ka viņas ieskanēsies. Nākamo akordu A tu apguvi jau iepriekšējā dziesmā. Tāpat arī BM akordu. Un noslēdzošais akords ir G. Viens no veidiem, kā es viņu rekomendētu sākumā apgūt, ir vidējais pirksts uz 6. stīgas 3. ladā, rādītāja pirksts uz 5. stīgas 2. ladā un pēdējie divi pirksti uz 1. un 2. stīgas 3. ladās. Un tieši tāpat arī šo dziesmu tu vari apgūt vienkārši klausoties dziesmas tempu un spēlēt cauri ceturtaļās ar lejupējošām kustībām. Trešā dziesma sākās ar G un D akordu, kur abi atrodas vienā taktī. Katru no akordiem spēlēs 2 reizes G, uzreiz D, tālāk AM, 4 reizes. Otrā reize G, tieši tāpat D, un 4 reizes C akords. Un tas arī viss. G akordu tu jau zini. D akordu tu jau zini, AM. Ja tu atceries E akordu, viss, kas tev jādara, ir jāpārvieto šeit 3 pirksti uz plānākajām stīgām par vienu vienību, un tagad tev ir AM akords, kā arī jānobloķē 6. stīga ar īkšķi. Citiem vārdiem runājot, lai nospēlētu AM akordu, sāc ar pirmo pirkstu uz 2. stīgas 1. ladā, tad vidējais pirksts uz 4. stīgas 2. ladā un visbeidzot 3. pirksts uz 4. stīgas 2. ladā. Īkšķis nobloķē 6. stīgu un te ir akords AM. Ar nospēlētu C akordu viss, kas tev jādara, ir jāpārvieto 3. pirkstu uz 5. stīgas 3. ladas. Tāpat tu bloķē 6. stīgu un te ir C akords. Tas ir tas, kā nospēlēt 3. dziesmu. 4. dziesma DM, F, C un G. Lai nospēlētu DM akordu, tu bloķē divas biezākās stīgas ar īkšķi, rādītāja pirksts uz 1. stīgas 1. ladā, vidējais pirksts uz 3. stīgas 2. ladā un 3. pirksts uz 2. stīgas 3. ladā. Viens no veidiem, kā tu sākumā varētu apgūt F akordu, ir nospiest ar rādītāju pirkstu pirmās 2 stīgas 1. ladā, tad pievienot vidējo pirkstu uz 3. stīgas 2. ladā un 3. pirkstu uz 4. stīgas 3. ladā. Pēc tam varbūt ar laiku tu apgūsi pilno variantu F akordam, kas ir rādītāja pirksts pār visām 6 stīgām, vidējais pirksts uz 3. stīgas 2. ladā un šie 2 pirksti 3. ladās uz 5. un 4. stīgas. Pēc tam mums ir C akords, kur tu jau zini no iepriekšējām dziesmām, un G akords, kur arī tu jau zini no iepriekšējām dziesmām. Šeit katrs akords tiek spēlēts 2 takts, tā tad ar labo roku tev jāspēlē nevis 4 reizes, bet 8 reizes spēlējot ceturtdaļās. Piektā dziesma. Spēlējot 5. dziesmu, tu izmantos akordus, kurus tu jau esi apgūsi iepriekšējās dziesmās. Un tā ir viena no foršajām lietām apgūstot mūziku, kad ar laiku tev veidosies pieredze un katra jaunā dziesma tev iespējams varētu likties vieglāk,
jo tu jau izmantos elementus, kurus tu esi nostiprinājis apgūstot pirms tam. Būtiski piebildi, katrs akords tiek spēlēts 2 reizes. BM, D, A, E. Sastā dziesma. Mums sākumā ir BM, kur tu jau zini. Tāpat arī D. Jau zināms. Tad jaunais akords ir Fa diez minors, jeb F sharp M. Lai nospēlētu šo akordu pilnajā barē variantā, tas, ko tu dari, tu novieto rādītāju pirkstu pāri visām 6 stīgām, 2. ladā, un pēc tam 3. un 4. pirkstu nospied uz 5. stīgas un uz 4. stīgas 4. ladās. Un pēc tam noslēdzošais akords E. Ļoti svarīgi, ka sākumā apgūstot šīs dziesmas, tu izproti, cik stipros sitiens tiek spēlēts katrs no akordiem, un pēc tam jau, kad jūtīsies ērtāk, tu vari sākt domāt, kā interesantāk ritmizēt ar labo roku. Tas nav šī video mērķis. Šajā video ir svarīgāk ir tev vienkārši izveidot dziļāku priekšstatu jau par vairākām dziesmām un vismaz ļoti primitīvā variantā iemācīties viņam spēlēt līdzi, lai nostiprinātu šos pašus akordus. 7. dziesma, 4 akordi. D, 2 sitienus. A, 2 sitienus. E, 2 sitienus. Un F sharp minors, 2 sitienus. Visi akordi tev ir zināmi no iepriekšējiem skaņdarbiem. 8. dziesma varētu būt mazliet izaicinoša, līdz ar to, ja tev tas liekas par grūtu, var ķerties pie 9. dziesmas, pat es nodemonstrēšu tik un tā. Mēs sākam ar Re diez minoru, jeb D diez M, pēc tam B, tad F sharp, jeb F diez un C diez. Pirmais akords Re diez minors, 6. lada, barē pāri 5 stīgām, mazliet pieskaries ar rādītāju pirkstu pie 6. stīgas, lai to bloķētu. Pēc tam vidējais pirksts uz 2. stīgas 7. ladā, un šie 2 pirksti 8. ladās uz 4. un 3. stīgas. Pēc tam nākamais akords B, rādītāju pirksts uz 5. stīgas 2. ladā, un tad ar 3. pirkstu nospied 4. ladas uz 4., 3. un 2. stīgas. Šajā variantā tu nespēlē ne 6. stīgu, ne 1. stīgu. Pēc tam Fa diez mažors. Tāpat kā Fa mažors, vienkārši pustonīt pa labi. Rādītāju pirksts pāri visām 6 stīgām 2. ladā. Vidējais pirksts 3. ladā uz 3. stīgas, un šie 2 pirksti 4. ladās uz 5. un 6. stīgas. Un pēdējais akords Do diez mažors, tāpat kā B, Si mažors, tikai 2 ladas pa labi. 8. dziesma, katrs akords 4 reizes. Devītā dziesma. Šajā dziesmā mums ir 3 akordi BM, G un D. Kā arī D akordam tu var spēlēt reizēm basā nevis atvērtu 4. stīgu, bet, lai ievadītu pirmo akordu, basā arī nospēlēt noti Lā, kas ir atvērta 5. stīga. Pirmie 2 akordi tiek spēlēt 2 sitienus, bet pēdējais akords 4 sitienus.
Varbūt, ja tev izklausās muzikāli, tu vari spēlēt uz pēdējo sitienu, nevis atvērt lāstīgu, spēlējot re akordu, bet vienkārši nospēlēt A akordu. To es vienkārši parādu kā bonus opciju. 10. dziesma. Šajā dziesmā ir 4 akordi, no kuriem 3 ir jau iepriekš apskatīti. Mums ir sol, jeb G, BM, A. Pēc tam uz pēdējo sitienu es piedāvāju šādu versiju, tā ir mana interpretācija, nospēlēt fa diez minoru 11. Mums ir šāds te akords, kas ievada atkal pirmo akordu. Kopā mums būtu 4 sitiens pirmais akords, 4 otrais, 7 trešais, 5, 6, 7, 8. Un tu redzēji uz 8. es nospēlēju fa diez minoru 11, kā šo akordu nospēlēt. Principā tu spēlēji uz 6. stīgas otro labu ar vidējo pirkstu. 5. stīgu nespēlēju, un tad uz nākamajām 2 stīgām tu arī piespiedi otrās lādes ar nākamajiem 2 pirkstiem un spēlēju arī atvērts pirmās 2 stīgas. Šī ir mana interpretācija, kādu akordu izmantot, lai ievadītu akordu secību no jauna. Un šādi ritmizējot, varbūt tas tev neizklausās sākumā pārāk muzikāli, kā arī iepriekšējos piemēros, bet mērķis tev ir vairāk vienkārši šo uztvert kā tādu labu akordu workout, ja tā var teikt, kā tu pierodi pārslēgties uz citiem akordiem neapstājoties. Un tad, kad tev tas sanāk, tad tu vari sākt domāt tālāk, kā ritmizēt interesantāk. Izspēlējam vēlreiz šo dziesmu. 3, 4. Kad es tagad vienkārši brīvi paspēlēju šos akordus. Reizēm es varbūt šo akordu nospēlēju mazliet tā kā vēlāk, varbūt mazliet ātrāk. Tas jau vairāk ir tavs mākslinieckās interpretācijas. 11. dziesma sastāv no 3 akordiem. Mums ir sol bemol mažors, si bemol minors un la bemol mažors. Lai nospēlētu šos 3 akordus, tu spēlēsi iepriekš apskatīto barē akordu. Vienu piebildu, kur varbūt tu nezināji. Ja tu mažoru barē akordam atlaid vaļā vidējo pirkstu, tas tagad ir minora akords. Līdz ar to šo pašu formu tu varēsi izmantot šeit no 6. lādes vienkārši bez vidējā pirksta. Un tad atkal pieliec vidējo pirkstu klāt, kad tu spēlē no 4. lādes. Sol bemol mažors, si bemol minors un la bemol mažors. 1, 2, 3, 4. Pirmais akords 8 sitienus, 5, 6, 7, 8, otrs 4 un arī trešās 4 sitienus. Ja tu jūties tam gatavs, tur pamēģināt šajā dziesmā pārēt uz 8 kustību, pret katru stipro sitienu spēlējot 2 notas. Un šeit arī šo vietu dalnas uzliek virsū uz stīgām, lai tos surdinātu. Angļu valodā mēs lietojam tādu apzīmējumu kā palm muting. Un ar labo roku es pat nespēlēju visas stīgas, es citu pa biezākajām stīgām.
Vienkārši kā viens no variantiem, kā spēlēt, piemēram, šādu skaņdarbu. Nu, ko pienāca laiks apgūt pēdējos 2 skaņdarbus. Tā kā šie abi skaņdarbi ir reggae stilā, mēs varētu parunāt mazliet arī par to, kā stilistiski viņus varētu spēlēt. Bet, ja tev tas būs par grūti, tad es arī nodemonstrēšu sākumā parasto visvienkāršāko variantu, pie kuru arī mēs pieturamies iepriekšējos skaņdarbos. Lai nospēlētu 12 no dziesmas, izmantosim barē akordus. Sākumā mums ir mi bemola mažors, barē akords no 6. sladas, sākot no 5. stīgas. Tad mums ir si bemola mažors, barē akords sākot no 6. stīgas, arī no 6. sladas. Tad mēs nospēlējam fa mažoru, 8. lada no 5. stīgas un beigās atkal si bemola mažoru. Šos visus akordus tev apguvu iepriekšējās dziesmās. Vienkārši tev ir jāsaprot, ka tu viņus izmanto tagad no citām ladām. Vienkāršais variants, kā nospēlēt, būtu 4 reizes spēt katru akordu. Savukārt, ja tu gribi pamēģināt paspēt reggae stilā, tas, ko tu varētu darīt, ir sagatavot akordu un spēlēt uz lejupējošu kustību slāpētu skaņu, ka tu vēl akordu nenospied, tu viņus sagatavojas, bet tu neesi piespiedis stīgas pie ladām, tādējādi ģenerējot šādu slāpētu skaņu. Un pēc tam uz augšupējošu kustību uz īsu mirklīti tu piespied šo akordu un uzreiz atliek vaļā, lai apstādinātu viņu skanējumu. 3 darbības. Pirmā darbība slāpēt skaņu uz leju. Otrā darbība uz augšupējošu rokas kustību, tu piespied akordu, un trešā darbība uzreiz pēc tam atlaid vaļā. Mazliet ātrākā tempā. Un noslēdzošā 13. dziesma, 3 akordi. Arī tāpat kā iepriekšējā 12. dziesmā, tās pašas hornus, bet citā tonalitātē. Mēs sākam ar si mažoru. 7. lada no 6. stīgas, barē akords, 4 sitieni, 2 sitienus fā diez, 2 mi. Fā diez ir 9. lada, sākot no 5. stīgas, un tad šo pašu formu tu pabīdi 2 ladas skatoties no sevis pa kreisi uz 7. ladu. Atkal si mažors. Un pirmo akordu 4 sitienus un katru nākamo 2. Vai arī, ja tu gribi jau pamēģināt spēlēt stilistiski pietuvināt reggae stilam, tad ideja ir tāpat kā 12. skaņdarbā, kad lejupējoša kustība ir slāpēta, bet uz augšu tu uz vienu piespied akordu un uzreiz palaid vaļā, lai dabūtu tādu īstu skaņu. Nodarbībā es tev parādīju, kā tu vari apgūt savas pirmās 13 dziesmas un jau paplašināt savu akordu arsenālu, kā arī nostiprināt šos akordus. Tavs nākamais solis varētu būt apsvērt kaut kādas ritmiskas idejas, kā spēlēt šīs dziesmas, bet tas, ko mēs šajā nodarbībā izdarījām, mēs akcentējam to, cik svarīgi ir sākumā šīs akordu secības iegaumēt, saprast, cik stipros sitienus tiek spēlētas katrs no akordiem, un būt spējīgam pārslēgties no viena akorda uz nākamo bez apstāšanās. Ja tev šis video likās noderīgs, droši atstāj kādu komentāru, abonē manu kanālu. Ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli, tad vari uzrakstīt man sociālajos tīklos. Ceru, ka šis video tev bija noderīgs. Atā!